Labdien! Labdien! 100 dienas pagāja. Ko 100 dienas jums nozīmē? 100 vispār ir simbolisks skaitlis šogad. Svinam Latvijas 100 gadi. 100 dienas man amatā ir starpbrīdis, kad apskatīties uz padarīto un noteikt prioritātes uz priekšu. Mēs esam palaiduši virkni jaunu pakalpojumu klientiem. Viens no tiem ir obligāciju emisijas organizēšana. 100 dienās jau 2 uzņēmumi, Latvijas uzņēmumi, ir izvēlējušies mūsu banku obligāciju emisiju organizēšanai. Viens ir ražošanas uzņēmums, otrs ir nebanku kreditēšanas jomā strādājoši. Esam uzsākuši ļoti aktīvu dialogu ar partneriem un kolēģiem Finanšu nozares asociācijā. Banka un es personīgi piedalos Strateģiskās attīstības komitejā, kas mums ir ļoti svarīga un prioritārā loma. Banka uzsāka jaunas un nostiprināja jau esošas partnerattiecībās, piemēram, ar Colliers International nekustamo īpašumu pakalpojumu jomā, Oaklins uzņēmuma pirkšanas pārdošanas jomā, Redgate kapitāla piesaistes jomā. Turam dotus solījumus, un man ir prieks, ka jau šoruden varēsim klientiem piedāvāt Invest Menu, jeb ieguldījumu ēdienkarti, kas pēc būtības ir rūpīgi atlasītu ieguldījumu un investīciju produktu līnija. Lepojamies ar mūsu jaunu kredītkaršu un debetkaršu līniju. Vienmēr mēģinām atrast kādu odziņu pat tik klasiskajā produktā kā kredītkarte. Un šoreiz tas ir unikāls dizains. Mūsu kredītkartēs un debetkartēs esam reproducējuši pasaules slavena latviešu mākslinieka Ilmara Blumberga gleznas. Uz ko liekat uzsvaru šajās sīvās konkurences apstākļos laikos? Esam uzsākuši arī EFQM pašnovērtēšanu, kas ļaus mums nodrošināt savu pakalpojumu standartus un ilgspējīgu biznesa rezultātus. Mēs strādājam pie jaunas internetbankas. Mūsdienīgu jaunu internetbankas rīku piedāvāsim klientiem jau nākamā gada otrā pusē. Protams, nepārtraukti turpinām pilnveidot arī iekšējas kontrolas sistēmas. Banka darbojas individuālas apkalpošanas segmentā. Mūsu klients ir cilvēks, viņa ģimene, viņa bizness. Jebkādas pārmaiņas ir uz labu. Mēs esam izmantojuši šo brīdi un šīs pārmaiņas, lai vēlreiz pamatīgi izvērtētu gan mūsu prioritātes, gan attīstības virzienus. Pārmaiņas bieži nozīmē arī izaicinājumu darbiniekiem, komandām. Pateicos savai komandai par atbalstu gan šajās pārmaiņās, gan arī visās iecerēs. Mēs esam gandrīz 230 darbinieki. 100 dienās paspēju satikties personīgi ar 60 darbiniekiem, sarunās par pārmaiņām, par prioritātēm, tā skaitā mūsu pārstāvniecībās Kijevā un Londonā. Tuvākā laikā satikšos arī ar visiem pārējiem kolēģiem. Izsens jūs esat atbalstījuši gan kultūru, gan literatūru. Vai arī turpināsiet to darīt? Mēs ilgus gadus atbalstam latviešu literatūru. Šobrīd esmu gandarīts par projektu Bibliotēka. Tas ir lasīšanas veicināšanas projekts par bibliotēkām, par literatūru un par grāmatas lomu mūsu dzīvē. Kopā ar Kultūras ministriju strādājam pie unikāla izdevuma Dzimtu ģerboni mūsdienu Latvijā. Ģimenes tradīcijas ir tās vērtības, kas nosaka mūsu bankas attīstību. 100 dienas ir daudz vai maz? Tas ir tikai sākums. Pārmaiņu ātrums ārpus bankas uzņem apgriezienus un ātrumu. Tas nozīmē, ka pārmaiņas turpināsies arī bankas darbībā. Gribu pateikt paldies par uzticēšanos katram bankas klientam. Gan tiem, kas ar mums jau ir ilgus gadus, gan arī tiem, kas pievienojās pavisam nesen. Mūsu solījums klientiem ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un uzticamus produktus. Un savus solījumus mēs turam.